Šajā epizodē uzzināsi, kā ar ChatGPT palīdzību vecāki var efektīvi atbalstīt savus bērnus matemātikas apguvē, pat tad, ja pašiem sen nav bijusi darīšana ar skolas uzdevumiem. Vai kādreiz esi teicis pats vai dzirdējis citus vecākus sakām: es šogad sāku mācīties, piemēram, 6. klasē. Matemātikas uzdevumi mainās. Vecākiem bieži vien nav ne laika, ne pārliecības, lai palīdzētu uzreiz. Bet tev nav jābūt skolotājam, pietiek ar ChatGPT. Nofotografē matemātikas uzdevumu no matemātikas grāmatas un augšupielādē to ChatGPT. Tad uzraksti uzvedni, piemēram, izrēķini 68. izdevumu 6. klases līmenī, parādi aprēķinu gaitu, lai viegli to izskaidrot skolēnam. ChatGPT atrisinās uzdevumu saprotami soli pa solim. Tu vari to parādīt bērnam vai pats izmantot kā skaidrojumu pamatu. Kad bērns ir sapratis tēmu, ar GPT palīdzību vari uzģenerēt jaunus piemērus treniņam. Piemēram, lūdzu, uzraksti 5 līdzīgus uzdevumu piemērus treniņam. Uzraksti man arī atbildes. Papildu uzdevumi nostiprina zināšanas un palīdz bērnam justies pārliecinātam. Turklāt tev nav jāmeklē materiāli internetā, GPT izveidos tos dažu sekundžu laikā. ChatGPT vecāku sabiedrotais mācībās. Tas padara mācīšanās procesu vienkāršāku gan bērnam, gan vecākam. Tu vari palīdzēt, pat ja nezini visas atbildes. Svarīgākais ir prast pareizi pajautāt. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.